Sveiki, mani mīļie sekotāji un numeroloģijas raidījuma Numeroloģijas spēks vērotāji. Šodien es esmu ar vienkārši burvīgu personību, un mēs atkal izrunāsim numeroloģijas karti un numeroloģijas matricu. Šodien pie manīm uz sarunu ir atnākusi lieliskā aktrise, uzņēmēja un personība Agnese Zeltiņa. Čau, Agnese! Čau! Man tiešām patiesas prieks ir satikt tik izcilus cilvēkus, kuri ir gatavi aprunāties par numeroloģiju un saprast, ka numeroloģijas ietekme un mūsu skaitļu, mūsu dzimšanas datu ietekme uz mūsu personību patiesībā atstāja tiešām ļoti lielu nozīmi, un mēs patiesībā caur numeroloģiju varam atklāt tiešām savu potenciālu un personības tādu amplitūdu, jo mēs, kā mēs zinām, mēs mūžu dzīvojam, mūžu mācamies. To, ko mēs domājam, ka 20 gados nav iespējams, to mēs pēkšņi 30 vai 40 gados realizējam. Tā kā mūsos ir ļoti daudz talanti, un es vēlos kopā ar šīm te lieliskām personībām, kā Agnese un citiem cilvēkiem, saprast, vai viņi tic numeroloģijai vai astroloģijai, vai viņi kādreiz par to interesējušies, un arī vai sakrīt šie te dati ar numeroloģijas karti un matricu, ko es esmu sagatavojis. Nu ko, ķeramies klāt! Nu tā, Agnese, tad pirmais man klasiskais jautājums, vai tu tici numeroloģijai, vai tu esi tā sekojusi līdzi un... Absolūti. Es ticu numeroloģijai, jo mani jau no 17 gadiem ļoti aizrāvusi astroloģija. Es vienmēr interesējos par to, kādas zīmes cilvēks man ir pretī, vai biznesā, vai attiecībās, vai dzīvē, vai draudzībā. Un numeroloģija ir tāda lieta, kas man ir ļoti daudz ko palīdzējusi, izskaidrojusi gan tas, ko nozīmē man dzimšanas skaitlis, tā summa, gan arī kopā dzimšanas dati, tātad mēnesis, gads un datums. Un es varu teikt, ka viss ir diezgan precīzi. Protams, tur ir savs nianses. Es varu godīgi pateikt, kad es uzaicināju Agnesu uz sarunu, man tiešām pat ne mazākās nojausmas nebija, kad Agnese būtu tik padziļināta par šo te interesējusies, jo man īstenībā arī ir tā, ka es no jaunības, tiešām no tāda apzināta vecuma, arī no kādiem 17, 18 gadiem ļoti padziļināta. Protams, toreiz nebija ne tāda informācija, ne tur digitālie resursi, UTT, bet man tas tik ļoti vienmēr interesēja savu personību izzināt reāli. Es vienmēr meklēju to, kas man palīdz saprast pašai sevi, kas man palīdz uzlabot savu dzīvi un kur slēpjas mans potenciāls, jo bieži vien viņš ir aizšifrēts un numeroloģija ir milzīga atslēga. Jā, jo te īstenībā arī, jo vairāk es pētu un strādāju ar numeroloģiju, tad mūsu talanti bieži vien ir tur, kur mums kaut kādas lietas iztrūkst. Un tā kā patiesībā ir tā, ka mums ir jāiet, lai mēs 100%, ko es esmu sapratusi, lai mēs 100% sevi atklātu, mums ir pilnībā, tātad mūsu stiprās puses palīdzēs atklāt lietas, kur mums varbūt tās kaut kur vajag izstrādāt. Ja ir kaut kādas lietas, kas mums ir savā dzīves gaitā tā kā jāizstrādā un jāizveido šī pilnā bilde, un tajās lietās, kur mēs gūstam ko jaunu, slēpjās mūsu talanti. Dažkārt, uzzinot vienkārši informāciju par sevi, mēs uzzinām to, kur mums ir jāmeklē, jo mums daudzi savi talanti un spējas neienāk prātā, jo viņi vienkārši guļ, tāpēc kāds to neatmodina. Un dažkārt viens apliecinošs vārds, viens teikums, ka tu to vari, jo tas ir tavā matricā, tev palīdz vienkārši to izcelt laukā un tam noticēt. Jā. Klau, Agnese, es pētot tavu numeroloģijas karti un gatavojot, es sapratu tā, ka tu esi ļoti izteikts patiesībā biznesa pasaules cilvēks, un tas man bija ļoti liels šoks. Man pašai tas bija šoks, ka es vienkārši pilnīgi aizejot no atkarīgas profesijas, kas ir aktrise teātrī, kas ir pilnīgā sistēmā, kura tev saka, kas tev ir jādara un liek tev noteiktos rāmjos, biju spējīga vienkārši it kā bez profesionālām zināšanām, tikai pašmācības ceļā izveidot mazu, bet lielu biznesu. Mazo biznesu, bet diezgan lielos apmēros, un viņš strādā un darbojas vēl joprojām. Jā, ko sāksim, tātad, ko es esmu sagatavojis, tev ir apziņas skaitlis, kā jebkuram, mums tad ir apziņas skaitlis, misijas skaitlis, realizācijas un gala noslēgumā mums ir mūsu personības būtība. Apziņas skaitlis ir tas skaitlis, kas ir mūsu domāšanas veids. Tavs apziņas skaitlis ir 5. Īstenībā ir tā, ka sākot ar
5 skaitās jau tie viedie skaitļi, kas var būt arī mentori. Es saku, tu vairāk tā kā man pēc visa šī te apraksta vairāk uz biznesu ej, bet arī jau var sākt būt kā mentors. Un es viennozīmīgi varu teikt, tu esi iedvesmotāji. Nu, teiksim, cik tu ātri spēj tvert lauku, veidot attiecības, kaut kur jaunu tēmu, kaut kādu izdomām. Visizcilākie, jā. Tātad piecinieki ir visizcilākie komunikātori, un tas ir viņu tāds zelta talants. Viņi var ieiet kādā telpā un ātri uzreiz atšifrēt, kurš ir vērtīgais kontakts, ar kuru aiziet aprunāties. Tu to dari ļoti viegli, bez, nu, teiksim, ko es viņam teikšu vai ko es viņam neteikšu, tā tev noteikti nav. Tādu filtru. Es vienkārši redzu savus cilvēkus, zinu, ar kuru man vajag parunāt. Es zinu, kurš grib kaut ko no manis dzirdēt, es vienkārši jūtu to. Jā, un vēl piecinieki ir tie skaitļi, tātad, kuriem ir obligāti globāli kaut kas jādara, un cik es saprotu, tev tas arī jau, nu, tev viennozīmīgi sava sēta būs vienmēr pa garlaicīgi. Tu vienmēr gribēsi pastīties, kas tur, tā kā to esi. Man 14 gados Sigulda palika par mazu, un kaut kādā vēlāk vēl es sapratu, ka arī Rīga un mūsu mīļā Latvija man ir par šauru, ka vajag iet un paskatīties, kas notiek citur. Nevis tāpēc, lai meklētu kaut ko labāku, bet tāpēc, lai pierādītu, vai es varu konkurēt pasaules līmenī, un vai es varu, vai es varu kļūt starptautiski. Man tas vienmēr bijis ļoti svarīgi. Tāpat kā ceļošana non-stopā. Jā, un te man arī tev rakstīts, ir es kaut kādas dažas lietas vēl te izcelšu. Tātad komunikācija un viennozīmīgi komunikācija iet kopā ar pārdošanu, tad arī tā ir paplašināšanās, ja kas, ko tu sāc, tev ir svarīgi arī paplašināt. Un man liekas, ka tas tev arī pat diezgan ir izteikti. Tu esi brīvības mīloša, ļoti, tātad tevi nevar nekādīgi kā izdomāt. Nevar piešsiet īstā saitītē. Sistēmā tevi nevar ielikt. Nevar ielikt sistēmā, un tad, kad es to apzinājos, es iegūju brīvību. Jo es visu laiku sevi gribēju bērnībā un arī jaunībā, nestoties uz to, ka man visur bija pa šauri, es tomēr gribēju būt kādam piederīgu un gribēju būt ļoti sistēmā. Un es sapratu, ka sistēma nav mans, man ir vieglāk strādāt vai nu ar mazu komandu vai vienītī. Jā. Man īstenībā arī līdzīgi ir. Te mums arī ir, bet mums te daži skaitļi arī pārklājās, tāpēc tā arī ir. Nu, tātad ceļojumi, tas ir absolūtais kustība, ceļojumi. Tev vispār ir piecinieks kustība. Nu tā, ka tu esi visu laiku. Jā, tu esi kustībā, tev ir vajadzīgas šīs te jaunās sajūtas, un kas tev vairo šo te dopamīnu, tu kaut ko uzzini jaunu, tāpēc arī tev apmācības ļoti piestāv īsās, ne tur tādas. Īsās, tas ir tieši precīzi šobrīd. Es izgāju 2 mēnešu kursu, dabūju certifikātu, un es esmu izdomājis, ka Rīgu vajag pārvērst par pilsētu ar atvērtu sirdi un par apskāvienu pilsētu, un tas ir globāli un starptautiski. Pastāstam, kādā jomā tu iegūsi certifikātu? Sakot, es iegūstu certifikātu energoterapijā. Tas nozīmē, ka tu strādā ar cilvēku biolauku, ar viņa enerģijām, ar viņu čakrām. Tu mācies to nodiagnosticēt un ar īsu darbu, īsāk vai garāk, tu vienkārši izlīdzini visas šīs čakras, visas enerģijas, bet tas viss darbs notiek, ar ko tas atšķirās no visām dziedniecībām vai no visa, kas ir pazīstams mūsu tirgū, teiksim. Tas viss iet caur tīru sirds enerģiju, caur absolūti atvērtu sirdi, un tā neviens nestrādā. Un mūsu māca skolotājs no Losandželosas, kas strādā ar A kategorijas zvaigznēm, ar Villu Smitu, ar Anģelīnu Džoliju. Un mēs vienkārši 2 mēnešus pie viņa mācāmies, un es iegūstu šīs zināšanas, un mēs esam uztaisījuši, nezinu, šo te ielas darbu un šo te diagnostiku apmēram katra no mūsu dalībniecēm 100 cilvēkiem. Es esmu apskāvis apmēram 300 cilvēku šo te 2 mēnešu laikā. Tas visu laiku iet ārpus komforta zonas, bet mēs varam uzlabot savu karmu, mēs varam attīrīt savu dzīves ceļu un iedot sev iespējas tikai dodot citiem. Pilnīgi tīru mīlestību. Wow. Un tas ir tas, ko es mācos, bet es nevarētu sēdēt 4 gadus mācīties kaut kādā bakalaurā vēl. Jā, man tas viss ir boring. Man vajag ātras mācības, ātru rezultātu, un es uzreiz varu sākt praktizēt. Jā, baigi interesanti, bet šis te jaunais energoterapija. Ļoti interesanti. Es arī sāku pamazām tajā visā, tā kā man viss šis ļoti patīk, ezotērika un tā tālāk, tā ir arī mana tēma, bet tā nav ezotērika. Tāpēc, ka ezotērika man ļoti bieži ir nosaukšu par pilsētas traku, jo visi domā, ka kaut kāda ezoķerička, viss tā numeroloģija, astroloģija un visas šīs lietas, tas arī ir no ezotērikas. Arī cilvēka dizains, manuprāt, tomēr vairāk vai mazāk tur ir zinātne, bet daudz cilvēku domā, ka tā ir kaut kāda tur ņemšanās. Nē, tā ir konkrēta zinātne, kas ir balstīta tāpat kā matrica uz skaitļiem.
Numeroloģija, es uzskatu, ka nav ezotērika. Manā izpratnē vispār nav. Tur ir tāda ļoti loģika. Protams, cits cilvēks, varbūt tās kādam cilvēkam kaut kas vairāk piemīt, bet redz, mums arī var tie visi cipari būt vairāk dominējoši kāds, un tāpēc nav tā, ka katrs piecinieks ir tikai tāds, un, teiksim, piecinieki arī dažādi, ir tur 14., 5., 23. UTT. Klau, vēl pār pieciniekiem, vai tev ir tāda lieta, ka tu apvainojies, un šīs dusmas, apvainojamies mēs visi, bet vai dusmas tu turi ilgi? Te tā kā ir pieciniekiem tas... Nē, absolūti nē, es to esmu pārstrādājis, jo es ļoti agri sapratu, ka šī te apvainošanās, ka tas ir saistīts tikai ar manu ego, ar manu ego robežu aizskaršanu, un es saprotu, ka tā problēma ir manī, ja es apvainojos, tam nav nekāda sakara ar otru cilvēku, viņš vienkārši iztrigero manī kaut kādu problēmu. Es esmu pieradusi, man ļoti palīdzēja profesija. Es no 17 gadiem, kopš es sāku studēt, un pēc tam no 21, kad es sāku būt uz skatuves un filmēšanas laukumā, es esmu pieņēmis tik daudz atteikumu, tik daudz kritikas, ka man vienkārši izstrādājas imunitāte. Imunitāte, fantastiski. To es veiksmīgi. Tu vienkārši zaudē enerģiju, tu nopludini tajā apvainojumā, un tu tajā brīdī nevar neko darīt, jo tu esi kaut kādā tajā emocijā iestrēdzis. Es to ļoti māku pārstrādāt. Malacis. Tu to esi tieši tāds caur savu personību. Redz, to jau var redzēt, ka tu ļoti daudz dari, un tie cilvēki pārsvarā, kuri ļoti daudz dara, arī viņi attīstās un mainās. Tāpēc, ka ir kaut kādas situācijas, tu saproti, vai tu paliec kaut kādā, krustcelēs, un tu netiec, vai tu vienkārši maini sevi, jau ir citreiz tā, ka tu nevar mainīt spēles noteikumus. Kad es redzu pieaugušu cilvēku, kurš apvainojās, man liekas, ka tas ir bērnu dārs. Kaut kādā brīdī ir jāpārtrauc, jo tas ir tik neauglīgi, un tas ir tik negodīgi attiecībā. Jo nav dūma bez uguns. Ja tev kāds kaut ko saka, ir vērts tajā ieklausīties. Protams, ir atkarīgs no tā, kas tev to saka. Ja tas cilvēks tev nav autoritāte, vai viņš pats neko nav izdarījis, un tie, kā likums, tie lielie kritizētāji un apvainotāji, ir tie, kuri paši neko nedara. Un to es vienkārši tracinu, ka kāds dara vairāk. Un tā viņi tā kā... Bet, ir ļoti jāskatās, no kā tas apvainojums nāk, un es neteiktu, man vispār tas vārds apvainojums tā nepatīk. Tas ir aizrādījums vai veselīga kritika, vai arī katrā ziņā tas cilvēks vienkārši tev parāda, nospoguļo sevi, kas viņam tajā brīdī sāp, un viņš to uzmet tev. Un tā tad vairs nav mana lieta. Tā ir viņa, es to paciņu viņam atstāju. Ļoti labi, ļoti labs risinājums. Tiešām ieklausieties šajā viedoklī, es pilnīgi tam piekrītu. Klau, vēl ir tā, ka tātad mūsu apziņas skaitlis ir, mēs patiesībā tā, ka pieaugam no 24 gadiem. Mūsu apziņas skaitlis ir mūsu domāšanas veids, ko es gribu. Tātad tu gribi būt komunicēt, tu gribi būt globāla, tev dažādi ceļi, attīstīt sevi, tātad, lai ir ceļojumi būtu interesanta dzīve. Tas tev aizrauj, tas tev dod enerģiju, tas tev dod spēku. Es vienmēr esmu vēlējusies tikai vienu aizraujošu un interesantu dzīvi. Es arī. Man tev visu gribās man tev tiešām no sirds visam gribas piebalsot. Tas ir svarīgāks par visu. Un kāpēc es esmu prom no teātra? Tāpēc, ka es sapratu, ka mana dzīve ir svarīgāka par teātru, kurš tevi notur 4 sienās, un tā ir kalpošana, brīnišķīga, sabrīna viss, kas to dara līdz sirmam vecumam, bet es sapratu, ka vienā brīdī vajag pateikt paldies un doties tālāk, jo dzīve ir pārāk gara, mana dzīve, vienai mīlestībai un vienai profesijai. Klau, tavs misijas skaitlis, mums visiem atkal ir kaut kādā jaunībā, kaut kādā brīdī ieslēdzās šis te, ko es vēlu, kam es esmu radīta, kāpēc es esmu šeit radīta. Ko es darīšu, tad es izaugšu liela? Un tev šis te misijas skaitlis ir 26 gados. Piedod, ka es tev iepriekš, kā saka, nepiebrīdināju padzīt apakaļ atmiņās, kas tieši, vai tu vari tā kā padomāt, varbūt tā sarunas gaitā, vai kas tev notika 26 gados? 26 gados es nofilmējos Likteņdzirnās. Redzi. Tas bija 97. gads. Un viss no 97. man aizgāja. Man atnāca jau 95. man atnāca visas Latvijas mīlestība un atpazīstamība no aktrises Ragārēs. Bet 97. gadā Jānis Streičs mani apstiprināja lomai Likteņdzirnās. Un tas vienkārši man dzīve aizgāja pilnīgi citā trajektorijā. Tas ir tā, un pilnīgi godvārds tirpas. Tas ir tavs pagrieziena gads lielais, 26 gados. Es domāju, ka tas arī bija mans augstākais karjeras punkts. Aktieru mākslā, teātrī, kino, visā. Tas viss bija tā vienkārši. Episki. Tas bija episki. Tas bija episki.
tagad vēl nesen es skatījos, kāds no kanāliem rādīja. Katru gadu rāda gan aktris Ragārēs, gan Liktendzinis. Mēs tagad bijām tikko Straumēnu muižā, un es vadīju pasākumu kopā ar Vari Vētru. Un pēkšņi atkal visi grib, lai mēs dziedam tās dziesmas un raudāja māte, raudāja meita. Es negribētu, ka visi domā, ka es esmu vienas lomas aktris, jo man pēc tam bija vēl 40 filmas. Daudz bija arī Maskavā, Krievijā, par kurām Latvijā nezinu. Bet principā, jā, tas bija tāds pilnīgs level up. Jā, tas bija tev level up. Kvantu lēciens, kā saka. Toreiz es to neapzinājos, bet tagad es to saprotu, atskatoties, jā, ka tā tas bija. Klau, nu jā, tev ir īstenībā tādi viscauri ir Agnesei ļoti spēcīgi cipari, nu, reāli. Par profesijām, par cik mēs runājam, tad tev ir bizness, īstenībā pāri visam, tev ir žurnālistika, tev īstenībā arī ir aktrise, astroloģija, numeroloģija. Jā, ir aktrise arī. Dzīvojot Itālijā, strādāju arī kā freelance žurnālistu OK Latvijā. Es uztaisīju 20 intervijas ar dažādiem slaviem cilvēkiem. Un tā kā es esmu atstrādājis. Aktrise tev ir, žurnālistika ir, astroloģija, reklāma, un es teiktu tā, ka jebkas, kas ir ar tādu ļoti jaudīgu komunikāciju, tu jebko, nu šitās tādas lielās profesijas ir, bet nu tu vari ļoti daudz ko, nu viss, kas ir tagad modernā pasaule, tev tur arī visādi retrīti ir, kur tu atkal nodot, tu esi tā kā mentors, jo skaties, mēs tagad jau pieķēramies misijas skaitlis tev ir 8, un tas ir viens no jaudīgākajiem. Nu, vispār visi skaitļi ir 6, tie ir tādi, kas tā kā virs, jā, jo devītnieks jau ir tā kā virs materiālās pasaules, kuram ir daļiņa no katra skaitļa, un viņam jādod ir jau kaut kāda tā kā atpakaļ sabiedrībai. Arī ar tāda kalpošana sabiedrība, bet ir ļoti daudz politiķi un ārsti. Un, jā, tiem, kam ir jāstrādā obligāti, viņi sevi realizēs tikai caur to, ka viņi kalpos arī sabiedrībai. Bet tev ir 8, un tas ir, viens ir karmiskais, tad patiesībā, kas ir astotniekam pats būtiskākais, tu esi veiksmes pamats citu panākumiem. Tātad tu redzi, par cik tev ir tas adekvātā domāšanas veids. Cilvēku potenciāli pieskaroties viņu dzīvēm, viņi taisa izrāvienu. Jā, arī tas, bet tev tā kā viņi vēl ir jāpabīda, Klau, tev sanāk tas un tas, pamēģini, kā tev šī pozīcija. Jā, atklāt citu cilvēku talantus. To man pateica astroloģija jau jaunā vecumā. Viņa pateica, nekrāmējies ar savu ego, tas ir tas, ko es darīju teātrī, un tāpēc arī es nevaru būt aktrise. Es negribu krāmēties ar savu ego, es gribu palīdzēt citiem cilvēkiem atvērt viņu talantus. Jā, un tas ir tas, kas man izdodas. Tāpēc es strādāju ar bērniem Krievijas vēstniecībā Latvijā, tad, kad es tur biju un strādāju kā aktrise. Tāpēc es esmu pasniegusi gan teambuildingus, gan mazām bērnu grupām, gan arī gatavojusi cilvēkus eksāmeniem, iestāju eksāmeniem, aktieru fakultātē. Man ļoti patīk runāt ar cilvēkiem, atklāt viņu potenciālu un likt viņiem noticēt savām spējām. Tas ir tavs, tu tad vienkārši perfekti atstrādā savu astotnieku. Tas ir pats pamats, jo astotnieku, tā kā, kad ir misija, tas klupšanas akmens, kad viņi, nu, te ir ļoti daudz astotniekam arī piemīt šī materiālā pasaule, bet citi domā, ka es pelnīšu caur sevīm, bet patiesībā tā ir jāveido komandas. Jā, tu pelni caur citiem un veiksme tev nāks caur citiem. Caur citiem cilvēkiem. Jā. Es to ļoti skaidri apzinos. Jo, redzi, astotniekam ir tas, kas ir blakus. Viņi ir vismanipulatīvākie, bet te mēs tā kā domājam citreiz, kad tas nav slikti. Jā, te es tieši kā reiz gribu pateikt, jo citreiz tā, ka tie cilvēki, kas ir ar klapēm uz acīm un ego lielu, viņiem ir jāatrod veids, kā tam cilvēkam iestāstīt, hei, tev ir jābūt tajā vietā. Un īstenībā arī režisors Džilindžers viņu papētīja, viņam arī ir tas astotnieks, viņam jau ir apziņa. Jā, viņam jau apziņas skaitlis ir, viņam tā tad arī ir jāierauga, tu man būs tagad pirmā zvaigzne, tu pirmā. Viņš arī ir tas, kurš veido. Nu, lūk, un tāpēc tiem astotniekiem ir manipulatīvā, bet galvenais, lai viņi neaiziet sliktajā veidā, nu tā teikt, destruktīvajā mīnusā. Jā, tad tas ļoti daudz no astotnieku ir negatīvā, viņi ir kontrolfrīki, viņi ir izteikti manipulatori, lai atkal sev raustu, bet tas ir astotnieks.
astotniekiem. Bet, zini kā, tas ir arī, tas ir visiem, tas tiešām ir visiem astotniekiem izteikti kontrola frīks, bet tas ir tāpēc, ka viņiem arī tas perfekcionisms ir iekšā, un tu tā kā esi izdomājis, es gribu tā, bet patiesībā, nu, varbūt tās paskaties, ka citreiz, ka tev ir, ka mēs jau katrs pieķeram sev pie kaut kāds, nu, bācis, tagad es te atkal izpaužos pa savam, bet varbūt tās kaut kā pamēģini uzticēties. Es ļoti mēģinu to kontroli atlaist un arī to perfekcionismu. Zini, man izdodas arvien labāk. Zini kā, man liekas, tad, kad mēs apzināmies tās savas kaut kādas lietas, ēnas puses, tas ir jau ļoti daudz, tad mēs varam kaut kā pamēģināt. Šoreiz pamēģināšu tā. Jā. Nu, lūk, bet tev atkal ir tā, ka es zinu, ka tu ļoti daudz ar skaistumu kopš, nu, ne skaistumu, bet vairāk tādu rotu biznesu un tā, un tas bija ļoti ir un bija un būs ļoti veiksmīgs, ļoti atpazīstams. Nu, redz, tad arī ir īstībā, nezinu, tā kā, nu, arī uztver kā biznesa pasauli vairāk, bet, nu. Tā ir kā biznesa pasauli, bet vēl pēc astroloģijas man arī tieši vajag strādāt ar akmeņiem. Un tas, ka es toreiz pirms 11 gadiem sapratu, ka jau kaut kā intuitīvi sajūtu. Jo, redz, man tētis bija juvelieris, viņš vairāk strādāja zelta un briljantie, bet es ņēmu tieši to segmentu, kas ir tie pusdārgakmeņi, un man ļoti patīk. Man vajadzīga šī saskarsme, un tāpēc es domāju, man tas arī izdevās. Tas aizgāja pozitīvā plusā no daudziem aspektiem. No daudziem, jā, forši. Jo sākumā man neviens neticēja, visi smējās un teica, ai, ko tu trāksties? Kas tas vispār ir? Tas bija tāds super trends, jā. Klau, ejam tālāk. Kas ir tavi uzaicinājumi, vēl atgriežoties pie misijas? Tātad tev ir jāatrod balans starp personisko un tas darbaholisms, te arī tā kā, nu, kad tu iemeties tajā tēmā, tad izraut ārā grūti ir. Nu, tātad atrast starp visu balansu. Jā. Un arī īstenībā atrast bieži vien ir tie cilvēki vispār, kam ir tā kā tas skaitlis 8, viņi tik ļoti pārņemti ar idejām, darbiem un viss, ka neatliek laika attiecībām. Un viņiem vieniem visgrūtāk veidojās attiecības. Nav tam laika. Tas ir pilnīgi matricā. Tas ir pilnīgi, jā, tas ir. Mēs par to misijas skaidru runājam, tas ir tas, ko mēs iegūstam saskaitot visus ciparus. Jā, noreducējot līdz vienam ciparam. Tātad tev tur ir 26. Un 2 un 6 īstenībā arī ir tā, kad ir astotnieks, bet patiesībā viņu skatās no 26. Te mēs nokļuvām līdz tam, kāpēc, kurš tev bija tas pagrieziena punkts, nu, kad tev iestājās šī misija. Jā, bet 2 ir tā kā arī komandas un partneru veidošana, un 6 ir baudīšana, jo patiesībā te arī tas, ka tu tāds neesi žostkijs astotnieks, tu esi tāds mīkstinātais, jo 6 ir, tāpēc tu esi arī māksliniece vairāk, nevis tīri tāda biznesmene, jo 6 ir par baudīšanu, par harmoniju. Nu, es vispār uzskatu, ka biznesa ir apziņas paplašinājums. Jā. Un man ļoti norizonēja viena uzņēmēja, kas teica, ja tu esi uzņēmēja, tu vienmēr zināsi, tev būs vienmēr galvā radošums, kā tev nopelnīt. Es vienmēr meklēju tos veidus, nevis kā citi pārdot, bet atrast savu veidu. Jā, nu redz, tev ir, tāpēc tava realizācija, tev iet caur 4. Tu realizējies caur 4, un 4 ir radīt kaut ko jaunu. Tāpēc tev nemitīgi gribās kaut ko radīt jaunu. Un te ir tā, ka citiem ir tāds kaut kāds priekšstats vispār, nu, kopumā tam tāds biznesa, tāda aizraušanās, tāda, nu, kad citiem liekas, ka, nu, ja tev ir kaut kāds ideja, kad no sērijas ar to jānodarbojas visu mūžu. Nē, bet ir cilvēki, kas ir radītāji. Viņi kaut ko rada un pēc tam jau nodot tālāk komandai, un tu ej tālāk, jau atkal kaut ko radi. Un tev būs vienmēr jaunas idejas. Reāli, vienmēr tev ir citreiz tā, ka tu esi jau nogurus no savām idejām. Nu, man ir tā, es vakar gāju pa ielu un man uzrodās 2 jaunas idejas, un es saprotu, ka tur vajag tik mega mērogā to izdarīt. Jā. Tāpēc arī tagad es esmu izveidojis modeļu aģentūru 40+ Smart Modeling Agency. Man vajadzēs tavs kontakts. Meitu beidzot iebīdīt. 40+. 40+? Tad es pati varu vēl mēģināt. Man jau prasīja jaunās meitenes. Viņas saka, cik mums ilgi vēl jānodzīvo, lai mēs tiktu pie tevis aģentūrā. Fantastiski. Bet, un to ideja ir tik daudz, ka nav roku un nav kapacitātes, lai to izdarītu, jo visam vajag pirmkārt jau komandu. Otrkārt resursu un dombiedrus. Komandu dombiedrus. Jo tev viss notiek caur komandu, ne caur tevi, tātad tev ir idejas, bet tu realizējies caur komandu. Tas ir pats galvenais, kad vispār atceramies, kad
materiālā pasaule iet cauri komandu. Nevis mēs domājam, kā mēs tagad, kā saka, plēsīsim sev uz pusēm. Nē, ir jāiet cauri komandu, cauri cilvēkiem, atklājot talantus citus. Arī, ko tev nozīmē četrnieks, to jau pat īstenībā atbildēja, ka tu visas situācijas risini caur radošumu. Jā. Teiksim, viens, ka tu arī tici tādam, man ir vienmēr tas bijis, kad es arī mēdīju jomā daudz esmu strādājusi un atnāk cilvēks, viņam liekas, ka tu kaut ko unikāli var izdarīt, ja tev būs budžets no sērijas, lai to realizētu, vajag investīcijas, vajag budžetu. Es vienmēr zinu, ka var atrisināt savu radošumu milzīgi daudz. Atrod cilvēku, kam arī tas interesē, UTT. Es pateikšu, vairākas 10 gadu laikā savā biznesā esmu uztaisījusi vienu sponsorēto reklāmu. Es tagad redzu, ka visas meitenes, kurām iedod zaļo gaismu uz 10 gadiem, vienkārši liek par 45, 50 sponsorētām reklāmām un visu laiku griež uz riņķi. Un tas ir ok. Es vienmēr es no sākuma to visu pārdevu ar savu vārdu, bet es esmu uzskatījusi, ka vienmēr ir kaut kāds veids, kā tu vari sasniegt auditoriju pat tajā laikā, ka visi vienkārši maksā. Jā. Redz, tev varbūt kaut kur ir vieglāk, jo tu esi personība, zināms cilvēks. Jā, bet ne visu var izdarīt tikai samaksājot apmaksātu reklāmu, lai arī kā man tur tagad neheitotu visi, kas stāsta par to, ka tikai reklāma, Google. Nē, ir kaut kādi veidi, ka tu vari inovatīvi pasniegt to pašu preci vai produktu savādāk un tevi sadzirdēs, ieklausīsies un ne tikai to, bet piespiedīs pogu un iztaisīs pieeju. Jā. Tāpēc, ka redzēt, to arī var ļoti redzēt, ka visur, kur tu esi, teiksim, iekšā savos projektos, tu to dari ļoti apzināti, ļoti mērķtiecīgi, un tur tā kā nav šaubu, tas ir labs vai tas nav, tev viss ir tāds izdomāts ļoti. Ja tu vienkārši neapšaubi un tu malk līdz galām, varbūt tu kļūdīsies un tas neaizies, bet tad tu atkal mēģināsi, bet man ir kaut kā ļoti liela ticība visam, ko es daru. Un tad cilvēki arī notic. Jo, ja tu sāc šaubīties, bremzēt un spiest kāju grīdā un domāt, pusceļā kaut kā vajadzēja savādāk. Es tev pilnīgi piekrītu, Agnes. Kolosāli. Un tad tava būtība, tev arī ir, tava būtība tev atkal atkārtojas uz astotnieku, tas ir 17, tur arī īstenībā, tātad tev ir kopējais tavs skaitlis ir 17, kas veido 8, un 17 īstenībā, es teiktu tā ir tava būtība, es esmu zvaigzne. Bet, zini kā, tas nav domāts, ka tieši tu tā sevi formulē, tas ir, kad, Ka citi tā redz, ka tu vari būt, tas nav, te var būt tā, ka tu vari būt atpazīstama personība. Kas tu esi? Es arī esmu pētījis ļoti daudz teiksim, Brēdu Pitu vai Krištiāno Ronaldo, īstenībā tādiem ļoti atpazīstamiem cilvēkiem, viņiem ir tas septītnieks figurē. Kur ir 7 kādā no apziņa, visi realizācija būtība, tur noteikti būs, kad viņi var būt atpazīstami cilvēkam. Nē, tev ir visā kopējā, tātad visu tavu būtību saskaitot, tev ir, mēs iegūstam 17, un tas tā kā kopējais ir 8, atkal par to, ka komunikācija, materiālā pasaule, uzņēmējdarbība, veidot komandas. Tad īstenībā es pat teiktu tā, ka tev ir ļoti jāstrādā uz to, ka tu vari veidot komandas, jo tu esi iedvesmotāja. Un astotnieks ir mentors, tu atkal mentori. Tu nodod savas zināšanas, savu praksi, kā tu to sasniedz, var palīdzēt, kas strādā tavā komandā. Tev viss notiek caur paplašanāšanos, tu esi tāda pavairotāja. Tā kā piecinieks pavairo, tev viss ir jāiet uz plašumu, reāli, ļoti uz plašumu. Jā, es zinu, tā ir. Bet tā ir visām sievietēm. Ne visām sievietēm, bet man ir jāiet plašumā, man ir jāpiesaista cilvēki, man ir jādod viņam konkrēti uzdevumi, jāiedvesmo un jāved viņu uz mērķi. Jā, un viņi būs, un viņi ies tiešām, tāpēc tev tāds dabīgs autoritāts, dabīga uzticēšanās, tev pat nav viņiem, teiksim, kaut kā jāstāsta, viņi paši to visu nolasīs. Saproties, tev tas viss ļoti organiski, jebkas, ko tu darīsi caur komandu, tas tev viss ļoti organiski ies. Lūk, mēs izgājām, varbūt tev ir kāds jautājums no kāda no skaitļiem. Es gribētu dzirdēt, kas ir tās negatīvās lietas, jo pagaidām mēs runājam tikai par pozitīvām. Par negatīvām. Cik mēs arī nedaudz esam... tā kontrola, manipulācija. Kontrola, manipulācija, darboholisms. Tas, kā es smējos, ka man Soulstones bizness, ir garāks par jebkurām manām attiecībām. Man bija laulība ar zīmolu. Vēl joprojām ir.
Tā tas tiešām ir uz attiecībām. Tu, kā saka, jā, tur ir tiešām var daudz partneri dzīvē būt, katrs dod kaut ko savu, un tev ir atkal tas labais, ka tu ej pāri tam. Nu, tagad tas beidzās, nu, tagad jau nu, kā saka, dzeltenā prese vēl te runā gadiem, tas jau nebija manā dzīvē, tev tas pār neinteresēja. Nu, tev tas tiešām ir. Tas ļoti viegli. Nu, es vienkārši saprotu, kāpēc katrs cilvēks ienāk manā dzīvē, es kaut ko izmācos, mēs atstrādājam savas stundas un viss ejam tālāk. Kas ir četrniekam, ka tu nevari ar negatīvām lietām vispār kā tādam? Viņam ir ļoti četrnieks, tev ir pie realizācijas, viņš ir transformators. Nu, vai nu tev viss iet ļoti labi, tu ģenerē idejas, tu viņas piepildi, tu ej tālāk, bet tu vispār nevari pa citiem sliktu teikt. Tu nevari vispār sliktu komentēt, tev jāiet caur to, jo tas četrnieks var tā kā iesūkt to slikto, un tad viņš var paturēt tajā sliktajā. Viņam ir tas vai nu labs, vai nu krīze, vai transformators. Un skaidrs, ka mēs gribam būt transformatori, lai aiziet nākamajā levelī, not ar sliktām lietām. Es nekad nevienam cenšos nedarīt to, ko es negribētu, lai dara mani. Un es esmu tik daudz cietusi, nevis cietusi, bet izbaudījusi to, ko nozīmē slikti mēdīji, slikta reputācija vai reputācijas veidošana sev vēlamā virzienā un komentāri, ka es negribu vienkārši, lai citi cilvēki no manis dabū kaut ko tādu. Jā. Man tas ļoti svarīgi, kaut kādu ētiku, jo es uzskatu, ka lieli cilvēki runā par idejām, nevis par cilvēkiem un par ziņām un par laikapstākļiem. Klau, vēl četrniekam realizācija tie tādi revolucionāri, nu kaut kādi vai taisnības cīnītāji. Es vienmēr par taisnību. Es pirmkārt cenšos es baigi atšķiru, kad man melo, un tad man vispār vienkārši... Jā, šiem cilvēkiem, kam kaut kur figurē četrnieki, viņiem vispār nevar melot, tāpēc, ka tu esi tāds straight forward cilvēks, bet tavu realizācija tur arī tev tāda intuīcija kaut kur pavīt. Man ir arī tā, ka man ir slikti, es esmu daudz kur pētījusi, man ir jārunā savu taisnību, ja es noturu iekšā, tad man sāk kristienāk un citas lietas. Es ļoti atklāti arī saku, kas man nepatīk. Es vienmēr esmu centusies dzīvot tā, ka es varu cilvēkam pateikt acīs. Ja es kaut ko saku aiz muguras, tad man jāspēj to pašu pateikt arī sejā. Un tas pats attiecās, esmu arī ļoti prasīga un tieša un diezgan nežēlīga pret sevi. Es redzu savus fakapus, savas kļūdas. Man patīk, nevis patīk, bet es māku atzīt savas kļūdas un mācos lūgt piedošanu. Un es uzskatu, ka tas ir veiksmīgai dzīvē ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi, es arī tev piekrītu. Jā, sevi nenoniecināt, arī es iemācījusies, teiksim, tā papildinot šo tēmu. Sevi nenoniecināt, bet saprast, kur tu varēji būt labāks. Kur tu varēji būt labāks. Jā. Ne jau sevi vainot un kaut kādas kļūdas visu laiku piesiet vai mocīties ar vainas apziņas, nerunāt par to. Bet ja tu kļūdies, tad atvainojies, palūdz piedošanu, saki kaut vai publiski, jā, es kļūdījos, bet kas nekļūdās? Kas nekļūdās? Atzīsti to, jo vistrakākais ir cilvēki, kuri nespēja atzīt savas kļūdas, kur līdz beigām to savu ego tur tas ir traki. Un visu laiku strīdās par to, ka vienkārši viņiem ir taisnība. Nu, nopietni, kam tas ir vajadzīgs, kam tas palīdz tieši? Tas ir ļoti traki un tiešām ir tādi cilvēki, un tas ir īstenībā, tu esi baigais malns, ka tu ar šitām lietām māki strādāt. Tagad mēs, varbūt tās vēl kaut kādu tēmu, kad mēs iziesim, kaut kas man uzpeldēs vēl, ko mēs varētu tagad. Bet parunāsim par tavu matricu. Tā, katram mums ir matrica. Es uzzīmēšu tā, lai var tos ciparus redzēt. Tev ir ļoti interesanti. Man katru reizi vajag pateikt, ka cilvēkiem, kuriem ir tiešām 9. Tā. Kur ir tavu cipari. Tātad tas ir tikai normāli, ka mums matricā kādu no cipariem ir vairāk un kādi nav nemaz. Un ko mēs darām? Mēs savā dzīves laikā īstenībā tas, kas mums nav, to, ko es arī sākumā pieminēju, tie cipari, kas mums nav, mēs viņus dzīves laikā tā kā izstrādājam. Mēs strādājam uz tām kompetencēm, mēs vēl tās izrunāsim, mēs strādājam uz tām kvalitātēm, lai mēs to aizpildītu. Bet redz, tu esi nobriedis cilvēks, nobriedis personība ar ļoti lielu jau dzīves pieredzi, tāpēc tu daudz ko jau esi šeit sastrādājis. Tas pilnīgi noteikti. Bet tātad tev ir ļoti daudz viennieki. Īstenībā man pirmā matrica, kur ir tik daudz. Un, teiksim, jā. No kurienes tu mums dabūji? Tas ir jau tīri no tava dzimšanas datuma. Skaties, 1, 1, 1, 1, 4 vieninieki. Jā. 4 vieninieki. Ar vienniekiem tātad viennieks vispār savā būtībā ir ļoti, saules, laba enerģija, Dievs mīl vienniekus, sevišķi tur dzimšanas datumā un tev ir. Bet vieninieks ir es.
Ja? Un tieši tā, ja mēs vieninieki, tad tur ir daudz līderība un viss, kad ir pozitīvā resursā, bet ja nav šis, ja ir negatīvā resursā, tad tas ir ego un attiecīgi mēs neko nedzirdam un ir tikai mūsu taisnība. Un tas vieninieks, ka ir daudz, man arī ir daudz vieninieku, bet bišķi mazāk kā tev. Un es tiešām sapratu, ka jā, man arī ir kaut kādās situācijās, ka uzkrīt šī klapa, es neko nedzirdu. Un no šitā es mācos savukārt, es personīgi iet prom, kad, hei, citreiz ir tiešām vērts ieklausīties arī citos un padomāt, pāranalizēt, kāpēc kāds grib man to pateikt vai ne. Lūk, bet tas, protams, ir tāds personības jauda, ka tev ir enerģija, vieniniekā ir ļoti daudz enerģija, tā ir virzība. Te arī ir tas, tev gribās tur uz Itāliju braukt, attīstīt tādu projektu, tur braukt uz Maskavu tādu, iepriekš, tagad vairs ne. Bet vienmēr sakot, uz turieni nekādā gadījumā. Lūk, bet ir pasaule ir atvērta, ka pasaule ir garšīga, tu esi par cik ceļot. Vienmēr sakot, tev tā kustība te arī parādās. Tā kustība tev ir mega daudz. Jā, viņi kustās, dodās. Es nezinu, tev rītdien jau kaut kas cits, parīt jau kaut kas cits, un tā ir kustība. Un kā mēs zinām, vispār enerģija vairojas kustoties. Nekas esam guļoša akmens, ūdens netek. Lūk, kas tev vēl ir? Tev atkal, tev pat savā misija būtība realizācija. Tur ir daudz par materiālo pasauli, bet tev principā ir gandrīz vai miljonārs. Vai šis te ir miljonārs. Te ir ļoti daudz enerģijas, tev astotnieks nav, bet tev viņš ir tur visur citur. Bet tātad šeit ir, es uzstādu mērķus un es zinu precīzi, kā ar precīzām darbībām, kā manus mērķus sasniegt. Un tev šis viss ir jau ļoti daudziem, piemēram, tā, kad zina, ko vēlas, bet nemāk, piemēram, mērķus uzstādīt. Vai tieši otrādāk, kad, vienmēr sakot, ļoti daudzi grib kaut ko, bet nezinu, no kā sākt ķerties klāt. Nav idejas, nav kā to realizēt. Ļoti daudziem ir šeit iztrūkums, bet tev ir pirmā matrica, šī līnija noklāta, kas ir tā kā Maslow piramīdā, tā ir mūsu. Mēs varam augt tad, kad mēs esam noklājuši šo materiālo pasauli. Tā kā mums ir, mēs esam, jo kad mums ir jācīnās par materiālo pasauli, tad mums garīgām lietām. Protams. Mums vajag sakārtot vispirms materiālo plānu, finanses. Jā. Lūk, tev ir divnieks, tātad tas ir arī ļoti labs patiesībā. Saproti cilvēkus, tu esi uz partneru attiecībām. Kopumā tev tas ir svarīgi un tev ir detalizēta sapratne par procesu. Lai cik tas jocīgi ir, tev matricā nav 5, bet tu viņu atstrādā caur savu apziņas skaitli, tātad tev ir ideja, tu zini, kā to sasniegt, un tu ej komunikācijā. Un iziet komunikācijā, tu nonāc pie materiālās pasaules. Tā kā principā es teiktu tā, ka tev šī bāze ir ļoti laba. Teiksim, kas viss pamat, tev ir izpratne, tev ir ideja, tev ir zināšanas, tev viss ir. Tu droši var ņemt lielu mērogu, bet reāli ļoti. Kaut kādas lietas izdomā un ej lielā tirgu. Tu vari, jā, tev piestāv tas starptautiskais. Nevis lokāli, jā? Tu vari arī lokāli, tas nav izslēgts, bet jā, tā kā tu tagad esi sākusi tur ar Itāliju, tev ir rotas Toskānā, tur ir meditācijas un viss tas, tur mierīgi iet ļoti plaši tajā visā. Varbūt tās ir, protams, kaut kādi tirgi būtu vieglāki, teiksim tā, bet tu vari tajā visā iet. Un augšā jau ir tad, kad mēs esam, kā saka, noklājam to pašu. Tātad te ir 3, tas ir zināšana un nodošana tālāk, tā ir organizācija, informācija, zināšana, nodošana. 6, tā ir baudīšana. Starp citu, ko es gribu tev pateikt, kur tev, starp citu, tavā misijas skaitlī 6 figurē, bet tev viennozīmīgi pie šī te vajadzētu piestrādāt, vairāk sev dot atlaides un vairāk baudīt. Nopietni. Jā, viennozīmīgi. Un tas mums tikai tā liekas, ka mums ir kaut kam jāskrien, vēl jāizdara tad un tas jāsasniedz, un tad es sākšu baudīt. Nē, mīļie draugi, caur šo te baudīšanu, ja tu dari tas, kas tev ir tavā programmā nozīmēts, un caur šo te baudīšanu, tu ļoti daudz sevī pirmkārt sievišķīgo enerģiju. Es zinu, ja es būtu dzimusi nevis 14. bet 15. gadsimā, tad tas būtu, jā, visveiksmīgākie cipari. Bet viņiem ļoti daudz triggeri ir. Nopietni. Ļoti daudz viņiem visu dzīvi, tie ir baudītāji. Jā, redz, tas ir viņu triggers, tā visi stāsta, bet patiesībā
īstenībā, ja viņi atkal iet, jo viņi ir mentori, jau īstie mentori sākās 15. Ja viņi neiet savu programmu, tad viņiem tā baudīšana arī aiziet īstenībā ne tajā līmenī. Jā, ļoti daudz partneri, ir kaut kādas tā kā vēlmes ne uz to pareizo izaugsmu iet. Tā kā tur arī ir ļoti daudz. Tur ir sava specifika, bet, protams, tā kā viņu sauc Briljanti Obšestva. Bet šo te, starp citu, un es tev piekritīšu, es arī ar šo te ļoti apzināti cenšos šo te baudīt. Es vispār nemāku atpūsties. Tas ir es māku, bet man vajag sevi piespiest aiziet uz masāžu vai uz spā vai atvēlēt sev pusdienu laiku, jo es nezinu. Nē, nu tagad ir kā tā, ka man nav jāiet uz darbu, bet es tāpat visu laiku kaut ko daru. Tas nenozīmē, ka tev nav jāiet uz ofisu vai uz studiju, ka tu nestrādā, bet man ir ļoti grūti sev iedot atpūtu. Bet tas tev jādara. Jo es visu laiku dīdos. Tas, jo zini, kas ir? Atjauno resursus. Tas atjauno resursus, tas iedod tev sievišķību, jo tev ir ļoti daudz vīrišķās. Divnieks tev gan ir šeit. Tikai 2 un 6, kas man bija liels pārsteigums, tikai 2 un 6 ir sievišķās enerģijas. Visi pārējie, bet it sevišķi, īstenībā 4nieks arī ir par partneru attiecībām vairāk. Viņi tā kā taktilās attiecības ir vajadzīgs šis ķermeniskais komunikācija, viss. Bet, teiksim, 3, 5, 7, 8, tās ir ļoti augstas vīrišķis aprēķinātādas enerģijas. Un tev šis te 6nieks ir baigi vajadzīgais, tas tev ļoti labi iedos to sievišķību. Jau arī ir tā, ka īstenībā nevajag uztraukties par baudīšanu, atpūšanos un čilošanu. Tas mums ir kaut kāds iedots šablons no kaut kādiem aizvēsturiskiem gadiem, kad visu laiku jākapā, un tā mēs liekas, ka dzīve paiet garām, atpūties tu nestrādā, tātad tu nesasniedz, bet agrāk pat bija bail, kad algot darbu strādāt, bet bail atvaļinājumā braukt. Godi vārds likās, tu tādā stresā, tev kāds uzraksts vai e-pasts vai ko tu ar laiku. Jā, atbildi, ceļu, telefonu, es domāju, bet taču visiem viss ir, kolēģi ir aizvietos. Kāpēc tu, Ilze, tik, kā saka, paranoiski tam visam pieejami? Izkāpināt atbildības sajūtu un nespēja atslāpt un iedot sev to 6nieku. Apbildina kā 3, 5, 8 un jau īpaši 6 iemācīties baudīt, iemācīties arī sevi slavēt. Starp citu, tev ir ļoti daudz vieninieki. Un tev ir arī 4 un 7. Patiesībā tev ļoti patīk atzinība. Kā tev ir ar to? Tev vajag atzinību? Man vajag, bet es to saistu ar to, ka man no bērnības ir bijis tas komplekss, ka man visiem vajag izkalpoties mīlestību. Es kaut kādas lietas daru, tāpēc nevis pat atzinību, nē. Es esmu iemācījusies negaidīt, neko neekspektēt, bet man patīk kā jebkuram cilvēkam atzinība un novērtējums. Jā, un citreiz man liekas tā, ka tie cilvēki, kas ir veiksmīgi, visādi projekti ir sanākuši un lieliski aktrise, lieliski visādi zīmoli izveidoti. Un tad cilvēkiem liekas tā, tas jau pašsaprotams, ka tev viss sanāk. Un aizmirst darbu, kas ir aiz tā visa, viņa nezina par to virtuvi. Jā, un citreiz to labo vārdu patur kabatā un nepasaka. Kaut gan kā jebkurš cilvēks, tieši tā mēs gribam, mēs esam izdarījuši un mums gribās šo te atzinību. Es teiktu tā, ka Agnes tuvākie cilvēki, kad Agnesei kaut kas ir tavā, teiksim, tādā uzticības lokā un ir kaut kas foršs paveikts, tieši tā pasakām labu vārdu tas visiem. Tas nav tā, kad ir kāds... Tas ir vajadzīgs jebkuram. Mūs neviens neatcerēsies par mūsu domām. Vajag pateikt. Vajag pateikt, un es tā pati vienmēr to domāju, kad tāda atzinība uzslaut, tas atkal tikai, ja tas nav kaut kāda lišķība pārmērīga vai... To jau jūt, bet tas man ceļ spārnos. Ja man pateiks kaut kādu kritiku, tad tas man sagraus, jo mums agrāk bija tāds princips, ka vajag nokritizēt, nolīdzināt līdz ar zemi, tad viņš saspītēsies un kaut ko darīs. Man tas strādā pilnīgi otrādi. Es varu kalnus gāzt, ja man pasaka labus vārdus. Tā, lūk, mēs pamazām tuvojamies jau tādam kopējam rezumē par tavu matricu un numeroloģijas kartu. To varēs palasīt, tur ir vēl papildus informācija. Tevis arī tavs veiksmes kods skatās tā kā īstenībā arī finanšu kods es tev uzlikusi. Tu viņu vari kā pinkodus un visu kaut
viss kaut kur ne pinkods, bet tas būtu svarīgi, ka šie cipari atrastos kaut kādos dzīvokļos vai kartēs, banku vai... Jā, un tev ir tāds 5, 3, 9, 8, 7, visi tādi piecinieks komunikācija, 3 īstenībā arī ir finanses kustība un tā. 9 ir virs materiālās pasaules, kas arī ir vienmēr labi, ka tu esi jau virs materiālās pasaules un tu dod citu, jo tad tas ir tā kā mūsu cilvēks tas galvenais, ka mēs esam sevi atstrādājuši, tā ka mums ir kaut kas, ko dot jau tālāk sabiedrībai. Tā kā tas tev arī ir kur tu vari noteikti darboties. 8 materiālā pasaule, komanda, bizness un 7 mums ir tāda transformācija. Zvaigzne, transformācija, personība, tas viss arī par tevīm ir. Lūk, tā kā tev ir viss ļoti, ļoti izcili. Ko tu vai tev no tā, lūdzu, tā ir tava karte? Paldies, brīnišķīgi. Šī te man lietošanas instrukcija, man recepta laimīgai dzīvei. Nē, man vajadzīgi šie te atgādinājumi, jo brīžiem mēs pazaudējam to saikni ar sevi. Un mums liekas, ka kaut kādos brīžos, tad, kad lietas neizdodas tik viegli, tā kā ir pierasts, jo principā es uzskatu, ka tas, kas viegli nāk, tas labi nāk. Un nevis tā ņemšanās par tiem šķēršļiem. Tam es esmu izgājis cauri. Es zinu, ka, lai sasniegtu mērķi, vajag mēģināt 10, 11, tas ir 55. reizi, bet es par to, ka vienkārši ļoti gribētos nodibināt jaunu komandu, nopelnīt lielu naudu un aiziet starptautiski. Un es domāju, ka ar jauno projektu, ar šo te apskaušanās un energoterapijas projektu mēs aiziesim, tāpēc, ka tas, kas šobrīd cilvēkiem visvairāk pasaulē trūkst, ir maigums, cilvēcība, pieņemšana, cieņa un apskāvieni. Pilnīgi noteikti. Un tas ir pierādīts, jo mēs šajā energoterapijas darbā Streetworkā esot 5 nedēļas dažādās vietās, un pie mums nāk ļoti daudz jauniešu. Un jaunieši ir mūsu nākotne, mūsu jaunā paudze, kas te pēc gadiem rulēs pilnīgi visu. Viņi to saprot, cik tas ir ļoti svarīgi. Un mūsu paudze īstenībā par to ir. Mums ir mazliet vairāk kaut kā aizturas par to, ka mēs nelaižam klāt, mēs neļaujam sev vaļā, bet man pret šo te latviešu aizvērtību vienmēr ir bijuši lieli iebildumi, jo es pati, man vecāku saknes ir vācieši un poļi, bet es pati un no Latgales. Agnes, ir patiesi prieks, ka tu veltīji laiku. Tu esi ļoti pati, kā saka, tev ir ļoti liela vēlme pašai jau dabīgi sevi izzināt, bet es ceru, ka tu šodien arī visu ko jaunu uzzināji viennozīmīgi. Es ieguvu apstiprinājumu kārtējo, jo bieži vien mums vienkārši vajag, lai kāds apstiprina to, ko mēs jau zinām, jo tā kā ar cilvēku dizainu visām citām sistēmām es dzīvoju sevi, bet dažkārt man aizmirstas. Un tu man atgādināji šodien to, ka es varu vairāk, es varu iet plašāk un ka nevajag vienkārši baidīties un nevajag stagnēt un vajag ticēt tam, ka mums ir visiem paredzēta lielāka misija. Un it īpaši, ja tas ir kartē, tad būtu, vai matricā, tad būtu grēks to neizmantot, jo es domāju, ka mēs te esam atsūtīti tāpēc, lai realizētu savu maksimāli lielāko potenciālu. Viennozīmīgi. Būtu grēks to nedarīt, it īpaši, ja tas ir ielikts tavā matricā. Ja iedomājies tieši tā, es tevi nepazīstu, tik tuvu, lai es varētu, kā saka, šo te visu informāciju izstāstīt par tevim, bet caur skaitļiem mēs diezgan absolūti precīzi. Un šis te arī ir tāds ļoti labs atgādinājums. Nu jau katru dienu mēs sev uzdodam šo jautājumu, kas ir mūsu misija, caur ko mēs realizēsimies un bet kas ir... Mēs pārāk bieži aizējam sadzīvē ikdienībā. Tas arī, jā. Un kas ir pats galvenais, lai neaiziet tajos sīkumos sadzīvē ikdienā, draugi, ceļojam, iepazīstam pasauli. Tad, kad mūsu prāts ir tādā miera un kaifa īstenībā stāvoklī, mums bieži vien idejas nāk. Vislabākās idejas, tāpēc es arī ceļoju, iedvesmojoties. Katru jaunu kolekciju man vajadzēja taisīt un vajadzēja aizlidot kaut kur un iedvesmoties. Jā. Un tev ir arī ielicis, ka tev ir daudz vairāk jāatpūšās, tātad sev jāpasakās, tu viennozīmīgi vari ļoti daudz sev pateikties, tev ir daudz realizēti projekti un lietas un visu, ko tu esi panākusi, to esi īstenībā panākusi ar savu darba spēku, ar savu personības potenciālu. Tā kā tev ir ielikt šīs te globālās lietas, es tev tiešām novēlu, kā mums saka, fly high, deep dive, man patīk. Tā kā gan lido augstu, lai ir šī te lielie grandiozie mērķi un arī iedziļinies tajā visā. Bet tātad atpūšoties, es nepazaudēšu laiku un baudot. Zini kā, tas jau arī nav tā, ka tu tagad gadu atpūtīsies. Protams, bet dažkārt vajag, jo citādi tu izdedz. Bet jā, neizdeg. The best is yet to come and coming soon, vai ne? Jā.
Tā kā, Agnes, paldies tev liels, lai Paldies tev... tev, Ilze, mīļš. Paldies tev, mīļš, un apskausimies no sirds. Apskauties vajag vienmēr Jā. un visur. Paldies. Paldies! Un tā kā sekojam līdzi numeroloģijas spēks raidījumam. Uzzinās ļoti daudz vērtīgi gan par sevīm, kā sevi realizēt. Tas arī šī raidījuma pamatuzdevums, lai tu varētu vairāk iedziļināties savā personības jaudā un kāda ir tava programma, jo tā tiešām ir unikāla un tikai tev paredzēta. Lai top. Lai top! Atā! Atā.